Anna Okartes akadēmijā nodzīvojusi 2 mēnešus, un ik pa laikam čīkst un pīkst, ka grib, lai kopmītnēs dzīvotu putns. Šodien meitene beidzot palaida brīvībā pirms nedēļas atrasto gliemezi Mariju, un atkal sapņo par putnu. Kā arī putniņu. Nu, kāds Mario un Antonio. Olē. Santiago. Vai vienkārši Jānis. Nu, Kristaps varbūt arī nosaukšu. Erglis jau bija viens. Erglis mājās nevarēšu turēt. Viņš ir putns vienkārši neaptverams, ļoti pārāk brīvs. Bet kā arī putniņu var nosaukt. Kaut kā tā, meklēsim kaut kur. Bet nu putniņu es vienmēr gribēšu. Līdz mūža beigām. Pat iedomājies, viņš skaisti dziedās no rītiem, vakaros pa nakti, pa Es tik dienu. domāju, ja kāds viņu izlaidīs ārā, tad noķert viņu šajā telpā būtu nereāli. Mēs zinām, ko darīsim. Mēs pa nakti viņu, kad putnu guļ, zini, viņus vienkārši ar kādu tur vieli uzklēj un viss. Nē, īstenībā nevajag putnu šeit nest, jo viņš droši vien tam mirs badā reāli, tas ir pirmais. Otrais, neviens viņam būrīt netīrīs, tas ir 100%. Da labi. Da labi, tu gliemezim mazam nevarēji iztīrīt būrīt un ielikt viņam dilles, bļājas. Nē, mās, tā nebija. Nē, mums tā vienkārši jau gliemežu bija žēl. Jā, vienkārši nav jēga, Anna, jā, tā protams. gliemeža. Ar jums nekad neko nevar sarunāt. Nē, ar mums var Nu, sarunāt. var sarunāt, bet... Ja tu nevarēji gliemez, kas ir šitik Ko maziņš es nevarēju? aprūpēt. Es viņu mēs ar aprūpēju. Nikolai viņu atvedām, Jā, un viss tu vienu reizi to izdarīji. Un es šodien to izdarīju arī. Tu viņam atņēmi visu ģimeni, visus viņa bērnus, visus viņa draugus. Viņam Izbeidz. pat bija grupa. Iedomājies, viņam bija tāda flamenko grupa. Iedomājies, tu atņēmi gliemezim visu. Viņa bija viena, kad es viņu Viņam atņēma vecākus, draugus. Viņa bija viena pati Grupas biedrs. pie jūras. Un viņa bija Viņa viena. bija viena pat aizgājusi apsies salariet. Un kas notiks ar kanāriju putniņu? Arī viņš ies pie koka beigās. Kā arī putniņš nē, es viņu paņemšu mājās. Labi, viss. Bet Anna, tu taču Lai brauc Anna koncertūrē. Kas notiks ar viņu par to laiku? Viņš būs mājās. Ko viņš ēdīs? Būrīt? Mana maza viņam palīdzēs. Ai, viss. Būs labi viss.